reiz dzīvoja kāda meitene. Viņa bija forša, smuka, un viņai patika darīt visas meiteņu lietas. Skatīties spogulī, peldēties, izklaidēties ar draudzenēm. Un viņai arī patika ietusēt ar puišiem. Kaut gan nebija jau tā, ka viņus laiku viņiem ietusē, bet jūs sapratāt. Līdz kādā jaukā dienā, teiksim tā, draugi viņai pateica, ka viņa nemaz nav tik smuka un forša, un viņiem bija taisnība. Bija vasara, brīvlaiks, un es biju uzvilkusi savu jauno rozā peldkostīmu. Es jau neesmu tik stulba, lai likt selfiju uzreiz Facebookā. Turklāt visiem jau nav viss jāredz, vai ne? Bet Guna un Santa nav visi, viņas ir manas labākās draudzenes, un viņām ir jābūt lietas kursā par to, kas notiek. Tu redzēji to bildi, ko Justīna atsūtīja? Nē, parādi. Viņi tur izstāstīja labi. Tās krāsas un tā. Tad viņai piestāds peldkostīms. Un es domāju, ka viņas ir manas draudzenes, bet ko domāju viņas, tā ir viņu darīšana. Klausies, mēs varētu to bildi aizsūtīt Jēkabam. Jēkabam? Bet Justīna tagad būs dusmīga. Viņš vismaz viņu beidzot ieraudzītu. Nu, varētu jau mēs varam. Man nav viņa numurs tevi. Es aizsūtīšu. Sūtīsi? Tā bilde nebija paredzēta nevienam citam, tikai meitenēm. Un, ja es būtu vēlējusies to kādam aizsūtīt, es to būtu izdarījusi pati. Vai arī nebūtu, jo tā nebija tāda bilde. Vēl Jēkabam bāc. Es laikam būtu uztaisījusi 100 selfijas un tāpat viss izdzēsusi, jo Jēkabs viņš ir... To Justīna atsūtīja? Nē, kaut kā Santa, tā Santa atceries. Nē, kā viņa smuks To kaut kā diskam atbildēt. Nu, jā? Jā, bet kaut kas nav. Kas tad? Krūts nav. Tiešām. Tu redzi? Ko tu gribi? Nē, piezīmē. Tiešām. Aiziet. Davai, bet magi. Kā var nemācēt krūts zīmēt? Normāls. Jūs domājat, ka neņemtu galvā, ja kāds par jums ņirgātos? Jā, es droši vien arī, bet ja par jums smietos daudzi, ja smietos visi. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tā ir tā meita! Tā ir tā no mūsu skolas! Es domāju, ka viņa ir daudz normālāka. Es pat neatpazinu. Es arī nē. Atsūt man arī. Vācijā, jā? Es zinu, es pati esmu vainīga. Nevajadzēja nevienam to bildi sūtīt. Nevajadzēja fočēties, nevajadzēja vispār vilkt uz stulbo peldkostīmu. Aizsūtam visiem. Es aizsūtīju klases čatā. Es klasētu klubam. Ja godīgi, es šeit vispār labāk nesēdētu. Labāk būtu bijusi mājās pie datora vai televizora vai leduskapja. Vispār tas arī tas, ko es pēdējā laikā daru. Pazies, ko man atsūtīja. Tas ir smieklīgi, jā? Kāpēc tu neizsmējies? Jā, man atpasties acīt. Pēc tāpat aizsūtīšu Kārlim. Kad es sāku iet skolā, es biju resna. Labi, ne baigi resna, bet, resna. Vecajā skolā vispār man smējās un apsaukāja, man vispār nebija draugu. Es no rītiem raudāju, jo nevēlējos iet uz skolu, un raudāja arī mamma, jo viņa nezināja, kā palīdzēt. Tad mēs pārcēlāmies uz Rīgu, un es nomainīju skolu, un viss bija daudz labāk. Neviens nezināja, ka par mani var un vajag ņirgāties. Es to uztvēru kā otro iespēju un saņēmos, sadraudzējos ar klases biedriem. Uzrādās arī citi draugi un paziņas. Viss bija kārtībā. Bija līdz šim. Madara, panāc šurp, pasties širā. Vai tā ir Justīna? Ak, Dievs, tā ir Justīna! Pasties. Cik nebija izstāst. Pag jāpiezīmē joints. Vai tu izķēmot pats savu bildi nesūtīt to galīgi svešiem cilvēkiem? Ne jau ar puķītēm vai zvaigznītēm, bet tā pretīgi izķēmot. Vai jūs to darīt ar savas mammas, drauga, māsas vai brāļa bildi? Kāds var būt, ka vienā brīdī kaut kas liekas tik ļoti nepieņemam, bet ja tas neskar tev paši, tas pār to baigi fanī jokā? Kas tad jums tur, Džeki, ir? Parādīs meitenēm? Man ir kauns. Kauns par to bildi. Kauns par to, ko uzticējos savām draudzenēm bijušajām. Kauns no Jēkaba. Es tos cilvēkus nemaz nezinu, man no viņiem ir kauns. Normāli, ne? Pasties, kādu bildes tikko saņēmu.
Viņai maziņš divi. Tur kaut ko vajadzētu pielabot. Zini, kā vajadzētu? Tā kā tam ješkam, tam hokejistam. Tas, kurš uz gētiņu rakstu, to domā, ja? Jā, iespējams, viņš ir jāpalielina. Būs labi. Tā būs labi, devai, es tev varētu nosūtīt. Kā mēs viņu sūtīsim? Tāda sajūta, ka manas pieres būtu rakstīts stulba idiota vai rasnā pakaļ vai pat kaut kas vēl rupjāks. Tur var būt rakstīts jebkas, un tas viss būtu taisnība. Kas tas ir? Kas ir? Paskaties. Tā ir Justīna! Jā. Bet tā taču ir viena kāza. Es zinu, ja. Viņa visu izdarīs, lai tikai kļūtu populāra. Es šitāds pazīstu. Piezīmēm vēl kaut ko? Nezinu, var mēģināt, bet pastulbi izskatās. Nē, piezīmēm vēl. Vai jūs smejaties ar draugiem? Vai jūs smejaties par draugiem? Vai draugi smejas par jums? Ja tas ir joks, tad kāpēc man gribas raudāt? Nav smieklīgi, ja citam sāp.